Pēc aizraujošas Austrālijas sacīkstes mēs uzreiz dodamies uz Ķīnas Grand Prix. F1 kalendārs neapstājas, lai kādā situācijā es būtu. Good. Tātad, ko mēs varam gaidīt no trases Šanhajā? Mums ir viena no garākajām taisnēm F1 kalendārā, un tāpat nav vienīgā. Tas nozīmē, mums ir daudzi strauji bremzēšanas punkti. Bet trasē ir arī ļoti tehnisks otrais sektors. Galvenie apdzīšanas punkti būs DRS taisnes. Garākā no taisnēm arī aiziet ļoti straujā bremzēšanas punktā. Tas nozīmē, tur arī var veikt apdzīšanu. Un pirmais likums ir ļoti atkarīgs no situācijas. Pārāk bieži tur vienkārši ir trases nesadalīšana. Šogad arī Ķīnā būs pirmā sprinta nedēļas nogale. Tieši tā, vēl vairāk F1 agri no rīta. Bet kādā nostājā visi dodas uz Ķīnu? Pēc pirmās sacīkstes aptuvenais komandu dovietojums ir skaidrs. Protams, ne pēc rezultātiem es šaubos, ka kāds piekritīs, ka Sauberi labāki par Ferrari šogad. Bet trakām sacīkstēm ir arī traki rezultāti. Pēc pagājušās sacīkstes es ceru, ka jaunākajiem braucējiem būtu vairāk iespējas pierast pie savām mašīnām šajā sacīkstē, bet daudzie asie līkumi atver lielu iespēju kļūdām šeit. Tehniskākas F1 ziņas tagad. FIA mainīs procedūru, kas pārbauda, cik lokani ir priekšējie un aizmugurējie antispārni. Vai tas ir konkrēti tāpēc, ka McLaren izskatās tik daudz ātrāki par pārējiem? Man nav ne jausmas. Plus šiem noteikumiem šā vai tā jau ir jāmainās no sacīkstes Spānijā. Bet kas jūsuprāt uzvarēs Ķīnas sacīkstē? Ieraksti komentāros. Es eju dzert tēju.